Rotaļlietu stāsta varonis ir iekritis tieši tajā ūdenskrātuvē, tāpēc es paņēmu savu sūdu magnētu, lai šeit pamēģinātu makšķerēšanu ar magnētu un noskaidrotu, vai tā ir taisnība vai nē. Bet vispirms paskatīsimies video, ko redzēju internetā. Te pie automašīnas stāv īsts Buzz gaismasgads, un es nezinu, vai tas ir īsts vai nē, jo nākamajā video viņš skrien pilsētā. Un tad viņš apsēžās savā mašīnā. Viņš ir ļoti ātrs un neparasts. Rotaļlietu stāsta mašīna. Šī mašīna ir ļoti ātra. Un tad tas tika redzēts kaut kur netālu tajā mežā. Tas brauca pa ceļu. Bet tagad paskatīsimies, kas notika tālāk. Šī superātrā rotaļlietu stāsta mašīna ar Buzzu gaismasgadu bija iekritusi tieši ūdens tilpē. Es nezinu, vai šie TikTok video ir īsti vai nē, bet man šķiet, ka es ar magnētu kaut ko esmu aizcēris. Un mēs varam redzēt burbuļus, kas nāk ārā no ūdens. Un paskatīsimies, ko mēs dabujām ārā no šejienes. Jā, es redzu kaut ko. No ūdens nāk ārā kaut kas balts. Ak, mans dievs, puiši! Šī ir ļoti īpaša Buzza gaismasgada mugursoma. Vai tā darbojas? Jo tai jābūt spārniem. Es to uzvilku, pamēģināsim to. Ak, mans dievs, puiši! Tas ir neticami! Īstie Buzza gaismasgada spārni! Es varu lidot kā rotaļlietu stāstā! Jā! Mana galva. Es joprojām nezinu, vai tas ir īsts vai viltots, jo šie spārni nelido. Varbūt Buzz gaismasgads ir zem ūdens. Mums jāturpina makšķerēt ar magnētu. Varbūt viņš ir kaut kur tur, un viņam vajadzīga mūsu palīdzība. Ja Buzz gaismasgads ir tur zem ūdens, mums jāsteidzas. Es kaut ko ļoti smagu esmu dabūjis. Šķiet, ka visa mašīna nāk ārā no ūdens. Jā, rotaļlietu stāsta mašīna tūlīt atklāsies. Es to redzu. Oho, tā ir violeta. Oho! Ak, mans dievs, puiši! Tas ir mašīnas motora pārsegs! Un izskatās, ka tas ir tieši tāds pats dizains kā Buzzam gaismasgadam no rotaļlietu stāsta. Vai atceries to mašīnu, ko redzējām video sākumā? Tieši tāds pats motora pārsegs. Izskatās, ka tas ir patiesi. Tātad Buzz gaismasgads brauca no tās puses lielā ātrumā šajā virzienā. Un viņš bija iekritis tieši ūdenī. Tātad mums tagad jāturpina makšķerēt ar magnētu, lai viņam palīdzētu, jo viņš varētu būt miris. Tātad ātrāk, puiši! Bet man joprojām ir šaubas, vai tas ir īsts. Mums jābūt tik ātriem, cik vien iespējams. Un tieši tagad es jūtu kaut ko pie sava magnēta. Un tas ir vēl viens atradums, kas saistīts ar rotaļlietu stāstu. Tas nāk, puiši! Es redzu kaut ko baltu. Tā ir roka. Tā ir Buzza gaismasgada roka. Un tā lūdz palīdzību. Un es viņam palīdzēju. Baga, ko? Tas nav viss Buzz gaismasgads, tā ir tikai viņa roka! Tātad mēs varam pieņemt, ka Buzza gaismasgada roka tika izslēgta pēc autoavārijas, bet šeit mēs redzam lāzeru. Vai tas joprojām darbojas? Wow, tas ir tik patīkami, tas dar tik labi, un tas dar manai mugursomai, vai ne? Es esmu kā īsts Buzz gaismasgads! Oho, gaismasgads! Oho! Ak, mans dievs, šī lieta ir īsta. Tā nav viltota. Es tikko salauzu koku. Tātad tā lieta ir diezgan bīstama. Bet kā tas ir iespējams? Es joprojām nesaprotu. Bet tu vari visu redzēt pats savām acīm. Tas ir traki. Mēs atradām tik daudz lietu, kas ir saistīts ar rotaļlietu stāstu un tieši ar Buzzu gaismasgadu. Tātad, ja mēs atradām Buzza gaismasgada skeneri, vai mēs varam atrast visu Buzzu gaismasgadu tur zem ūdens? Tātad, steidzamies, puiši! Turpinām mest magnētu, lai iegūtu vēl vairāk pavadienu! Kas tieši tur ir noticis? Vai Buzza gaismasgads joprojām ir briesmās? Tātad, paskatīsimies, kas ir mūsu nākamais atradums. Izskatās, ka kaut kas zaļš parādīsies. Ak, mans dievs, puiši! Šī ir Lily Pad. Šis ir ļoti biedējošs un ļoti ļauns tēls. Viņa ir ļoti bīstama. Tātad varbūt šī Lily Pad ir vainīga tajā autoavārijā. Varbūt viņa kaut kā ir saistīta ar Buzza Lightyeara mašīnām un pārņēmusi kontroli. Tas darbojās. Lily Pad pieslēdzās Buzza Lightyeara sistēmām. Ak, dievs, ko tas varētu nozīmēt? Turpināsim, apskatīsim vēsturi tālāk. Ko? Uzlausts? Ko? Ko tas nozīmē? Buzz Lightyears tika uzlausts. Tātad tas pārņēma kontroli pār Buzz Lightyears. Ak, dievs, tas ir ļoti biedējoši un ļoti bīstami. Kas notika tālāk? Ak, dievs, tātad misija izpildīta. Jā, tieši šī Lilija pati to visu izdarīja. Viņa pārņēma kontroli pār Buzz Lightyears automašīnu. Un tas ir ļoti slikti pat. Mums jāsteidzās, lai izglābtu Buzz Lightyears. Turpini mest magnētu.
Tātad, Buzz Lightyear, pagaidi mūs! Mēs tevi izglābsim, izmantojot magnētu! Labi, varbūt mēs varam satvert visu automašīnu, bet tā automašīna ir ļoti smaga. Tātad, bet mēs noteikti kaut ko satveram, un es redzu, ka kaut kas dzeltens iznāk no ūdens. Un tur rakstīts rotaļlietu stāsts, puiši! Tas ir neticami! Tātad paskatīsimies, kas ir iekšā. Varbūt tur ir kādas norādes, kas saistītas ar šo Buzza Lightyeara autoavāriju. Tātad es varu pieņemt, ka šī rotaļlietu kaste bija Buzza Lightyeara automašīnā zem ūdens. Tātad paskatīsimies, kas tur ir. Oho! Ak, mans Dievs, šeit ir tik daudz rotaļlietu! Ak, mans Dievs, šī lieta ir tik biedējoša. Tas ir tik dīvaini. Bet šī arī ir rotaļlieta no rotaļlietu stāsta. Bet šī, ak, mans Dievs, Master Tubes! Viņš ir tik jauks, labi padarīts, bet puiši, viņš ir pārklāts ar kakām. Jā, tas tiešām ir kaka. Varbūt viņš redzēja, kas notika zem ūdens. Un arī jā, Mr. Piggy, un tur noteikti iekšā ir nauda. Tikai paskatieties uz viņiem, viņi ir tik forši, viņi ir tik jauki, it īpaši Mr. Tūbe. Starp citu, puiši, neaizmirstiet komentāros uzrakstīt, kurš ir jūsu mīļākais rotaļlietu stāsta varonis. Man visvairāk patīk Buzz Lightyear, un kurš ir tavējais? Puiši, es zinu ļoti dīvainu lietu. Paskatieties uz tām rotaļlietām. Tās ir mazas. Bet Buzza gaismas gada lietas ir ļoti lielas. Tātad mēs redzējām Buzzu gaismas gadu dzīvā lielumā, kā cilvēku, kā vīrieti. Tas ir diezgan dīvaini. Vai tas joprojām ir kaut kas viltots? Mēs vienkārši metām vienā vietā. Bet paskatieties uz to ūdens tiltmi. Tā ir milzīga. Paskatīsimies apkārt un meklēsim kādas norādes, lai saprastu, vai tas viss ir patiesība, vai tikai kaut kas izdomāts. Buzz gaismas gads. Vūdijs. Vai kāds ir šeit? Mr. Tubes! Viņš jau ir pārklāts ar joku, bet hei, kas tas ir, puiši? Oho, mēs šeit kaut ko atradām, un šī ir kovboja cepure. Ak, mans Dievs, šīs ir šerifa Vūdija drēbes. Uzvalkam tās! Jā! Tātad jā, puiši, tagad es izskatos kā īsts šerifs Vūdijs, labākais draugs Buzza gaismas gads. Buzz gaismas gads joprojām ir briesmās, puiši, tāpēc mums jāsteidzās. Puiši, es zinu, ka šerifs Vūdijs arī bija šeit. Viņš meklēja Buzzu gaismas gadu. Viņš gribēja viņam palīdzēt. Un pēc tam viņš nolēma peldēt tajā ūdens tilpē, lai izglābtu Buzzu gaismas gadu ūdenī. Puiši, skatieties, te ir vēl viena priede. Šis ir binoklis Lenijs. Vūdijs izmantoja šo lietu, lai noskaidrotu, kur ir Buzz gaismas gads. Tātad Buzz gaismas gads ir lielās briesmās. Mums jāturpina mūsu izmeklēšana tieši tagad. Ejam! Es domāju, ka pēc autoavārijas Vūdijs skrēja tieši šurp pēc tam, kad Lilija Pēta uzlauza Buzz gaismas gada mašīnu. Varbūt mēs varam turpat kaut ko atrast. Turpināsim mest magnētu un turpināsim makšķerēšanu ar magnētu. Un te es jūtu kaut ko. Un Šerijs Futijs palīdzēs savam labākajam draugam, Buzzam gaismas gadam. Un es tur redzu kaut ko zaļu. Ko? Ak, Dievs, te rakstīts gaisma! Kosmosa Rangers! Ak, Dievs, tas ir biedējoši! Šī ir Buzza gaismas gada priekšējā panelis. Šī lieta tika izslēgta no Buzza gaismas gada pēc autoavārijas. Ak, Dievs! Īstā Kosmosa Rangera zīme! Īstās pogas un gaisma šeit. Tā ir mūsu galvenā norāde. Tas viss ir īsts, tas bija kaut kur šeit priekšā uz viņu krūtīm. Ak, Dievs! Tas joprojām darbojas. Paga, ko? Ko Lilija pati saka? Savienojums! Savienojums! Tas nozīmē, ka Lilija pata savienojas ar Buzzu gaismas gadu, lai viņu kontrolētu. Man bija taisnība! Man bija taisnība! Lilija Pēta izraisīja šo autoavāriju, tāpēc mums jāsteidzās, lai izglābtu Buzzu gaismas gadu! Ak, Dievs! Aiziet! Turpināsim mest magnētu, lai izglābtu Buzzu gaismas gadu no rotaļlietu stāsta. Un varbūt mēs varam atrast viņa mašīnu, jo tā ir ļoti ātra un nikna. Bet es kaut ko redzu. Es redzu, ka kaut kas balts iznāk no ūdens. Nē, puiši, vai jūs to redzat? Šis ir Buzza gaismas gada zābaks. Te var redzēt vadus. Tas ir tik slikti. Es tik ļoti uztraucos par Buzzu gaismas gadu, jo viņa paliekas ir zem ūdens. Tas ir tik slikti. Vienkārši paskatieties, puiši. Mēs atradām tik daudz lietu, kas saistīts ar Buzzu gaismas gadu. Sadegušas gabalos pēc tam, kad mašīna avarēja ūdens trieciena dēļ zem ūdens. Un es nezinu, vai mēs varam viņu izglābt vai nē. Bet mēs nevaram padoties. Mums jāturpina makšķerēt ar magnētu. Mums jāturpina mest magnētu. Varbūt vēl ir cerība. Un varbūt mēs varēsim pilnībā saprast, kas šeit bija.
Vai tas viss ir patiesība? Vai tomēr vēl ir kādas pazīmes, ka tas ir viltojums? Hei, es kaut ko jūtu! Labi, tas ir tieši tur. Tas iznāk no ūdens. Paga, ko? Puiši? Nē, neticami. Tas ir Bazas gaismas gads. Nē, tā ir Bazas gaismas gada galva. Nē, bet kas? Tas ir diezgan dīvaini. Tas ir kā plastmasa. Bet tas ir labi, jo Buzz Lightyears ir pilnībā no plastmasas. Viņš patiesībā ir rotaļlieta. Bet ja tā ir rotaļlieta, tai vajadzētu būt dzīvai. Ja tā ir rotaļlieta, tai vajadzētu būt mazai. Tāpat kā rotaļlietām, kuras mēs iepriekš atradām, vai ne? Hei, QR kods! Noskanēsim to! Varbūt mēs varam kaut ko noskaidrot. Tātad ieslēgsim kameru un noskanēsim šo dīvaino QR kodu uz Buzza Lightyeara galvas aizmugurs. Darīsim to šādi. Tas ir video. Ko? Buzza Lightyeara kostīms? Ko tas nozīmē? Labākās rotaļlietu replikas jebkad, tādas kā šīs lietas, ko atradām iepriekš. Ekskluzīvas Buzza Lightyeara mašīnas. Tātad tas ir īsts reklāmas klips. Pasūti tūlīt. Jā, tas būtībā ir veikals. Ak, mans Dievs! Šis QR kods mūs aizved uz rotaļlietu stāsta ekskluzīvo veikalu, kuru var nopirkt automašīnu kostīmus un rotaļlietu stāsta rotaļlietu replikas. Tātad tagad šerifs Furijas zina visu, draugi. Bet ja jūs to skatāties, abonējiet manu kanālu tūlīt un neaizmirstiet nospiest patīk, un es jums pastāstīšu patieso patiesību. Mēs redzējām to automašīnu video sākumā. Tā bija īsta, ekskluzīva automašīna, kas tikko tika nopirkta tiešsaistē. Tad mēs atradām daudz rotaļlietu no rotaļlietu stāsta. Piemēram, Master Tubes, daudz dažādu rotaļlietu, kā arī šo. Tā ir ļoti dīvaina un biedējoša, vai ne? Un tad mēs atradām visu kostīmu. Tas bija tikai kostīms, ko nopirka ļoti bagāts, ļoti interesants puisis, un viņš izlikās, ka ir Buzz Lightyears. Viņš brauca ar savu mašīnu slikti, traki, vai ne? Un viņam bija arī draugs, kurš bija uzvilcis Woodija kostīmu, ko es iepriekš atradu, vai ne? Visa šī situācija ir īsta. Bet šīs rotaļlietas un šie kostīmi ir tikai rotaļlietas un kostīmi. Tas ir viltus. Tādēļ, puiši, mēs esam pabeiguši mūsu magnētiskās makšķerēšanas izmeklēšanu un ceru, ka jums tas patika un jūs izbaudījāt. Mani sauc Slaust Adventures. Paldies, ka skatījāties. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Tiekamies drīz, puiši! Atā!